Labdien! Man ir prieks būt šeit un pastāstīt par mūsu betona recepti izcilam rezultātam. Paldies arī Sīļa kungam par lielisku ievadu šajā tēmā. Es ceru, ka mēs varēsim izgaismot tieši kā no izpildījuma puses var sasniegt labu rezultātu. Un gribu sākt ar citātu, slavenu citātu, kas saka, ka ja sašķeļ olu no ārpuses, tad tas ir vēl nedzimušas dzīvības beigas, bet ja olu sašķeļ no iekšpuses, tad tas ir sākums kaut kam jaunam. Arī Uldis Pīlēns, olas projekta autors, atrada iedvesmu šajā idejā. Un ne tikai pārnestā nozīmē, bet pavisam tieši, un paskatoties šajā plānā, var redzēt, ka ēkas formu, ko Uldis Pīlēns izveidoja, ir tad olas čaumalas formā, ovāla un ar apaļu kodolu iekšpusē. Un olas ēkas projekts ir unikāls, un tas ir veidots no visplašāk izmantotiem būvmateriāliem koka, stikla un betona. Šeit ir izmantots arī tērauda konstrukcijas, stiegrojums, nerūsējušais tērauds, arī alumīnijas un daudz citi materiāli. Bet tieši betonam šajā projektā ir īpaša loma. Mēs šodien jau dzirdējām par Tadao Ando darbiem, un arī es gribēju pieminēt, ka tieši slavenie Japāņu arhitekta Tadao Ando darbi bija tie, kas mūs iedvesmoja uzstādīt to kvalitātes līmeni eksponētā betona izpildījumam. Un kā mēs redzam arī attēlos, tad tas līmenis bija ļoti augsta kvalitāte, tīrība un vienlaicīgi arī monolītā betona tehnoloģijas nospiedums. Un te attēlos var redzēt, ka ir saplākšņu veidņu tīkls, vertikāls līnijas un horizontāls ir redzamas veidņu savilces. Un tāpat, kas ir nemazāk svarīgi, ir pelēks un lāsumains betons. Tāds betons, kas ir diezgan viendabīgs, bet ar mainīgiem toņiem. Un šajā projektā ir izliektas taisnas sienas ar tīrām veidņu salaidumu vietām, ar precīzi izvietotiem punktiem. Punkti savilču vietām ir izveidot taisnā līnijā. Tāpat tās arī pievērsiet uzmanību šiem asiem stūriem, kas ir durvju ailās un sienu galos. Nav sastopami bieži redzamie nopaļojumi vai fāzītes, un ir izveidots ļoti asas kantis. Tāpat pievērsiet uzmanību arī betona izskatam. Tas ir diezgan viendabīgs, bet vienlaicīgi tam ir arī toņa variācijas. Ir gan gaišākas vietas, gan tumšākas. Un varbūt arī jūs varat pamanīt kādu poru uz virsmas. Tur noteikti tādas ir. Bet kas ir svarīgākais, ka tās poras un visas pārējās tās variācijas, tas netraucē izbaudīt to betona dabisko izskatu gan šeit attēlos, gan arī klātienē apskatot objektu. Un tā vietā, lai konstruktīvu betonu nosakt vai izveidot apdari, apmetumu ieviest vai krāsot vai pat uzlīmēt tapets, šai gadījumā betona konstrukcijas ir eksponēta virsma. Un, manuprāt, tā vien jau ir vērtība. Un šis projekts 2022. gadā ir atzīts par gadu labāko būvu Latvijā. Savukārt jau 2023. gadā šis objekts izvirzīts prestižai Eiropas Savienības arhitektūras balvai, kas nosaukta slavenā arhitekta Meijs van der Rohe vārdā. Un šāda atzinība tiek tādām projektu komandām, kas ir paveikušas patiesi nevainojumu darbu. Un tad arī par pašu projektu komandu. Pasūtītājs ir fonds Ola Foundation, arhitekts Uldis Pīlēns, un šī projekta realizācijā piedalījās plašas UPB komandas inženieru,
būvniecības, ražošanas un citu jomu ekspertu grupa vai komanda, kā arī sadarbībā ar betonētāju uzņēmumu Rigency un citiem. Un tad esam beidzot nonākuši pie receptes. Es domāju, ka ļoti daudz interesē, kas tad ir tā recepte. Man arī ir līdz tā recepte. Šī recepte ir, ko Jānis Kudiņš no Betona pētījuma centra ir izstrādājis un arī saskaņojis. Te viņi arī ir, jūs varat redzēt. Es uzlikšu arī uz ekrānu, varbūt, lai varbūt kāds grib nofotografēt. Un šeit jūs varat redzēt precīzās proporcijas. Šeit redzam visi materiāli, cik ir vajadzīgs ūdens, pildvielas, piedevs un tam līdzīgi. Bet ir ļoti svarīgs jautājums, vai tiešām ar vienu precīzu betona recepti pietiek. Un uzsākot darbu pie šī projekta, mēs zinājām, ka ar vienu precīzu betona recepti, ar precīzām sastāvdaļām, ir pa maz. Un mēs ķērāmies pie mūsuprāt svarīgākā darba, un tā ir eksponētā betona tehnoloģijas izstrāde. Mēs to arī apkopojām dokumentā, un tajā mēs noteicām, kādas ir virsmas kvalitātes prasības tonim, porām un citām ar virsmu saistītām lietām. Tāpat mēs izstrādājam arī betona sastāvu, atradām gan īsto cementu, vai tas ir Brocēna vai Igaunijas. Un tad mēs arī visas pildvielas un piedevs, kas ir nepieciešams šim betonam, noteicām arī iestrādes tehnoloģiju, cik biezās kārtās klāt un kā sablīvēt betonu. Tad arī noteicām svaiga betona īpašības, kāds ir konus nosēdums, cik ir ilgs atvērtais laiks, cik ilgi ar to betonu var strādāt objektā. Tāpat tās arī prasības veidņiem. Un mēs apkopējam arī dažādas riskus, kas var iestāties, un izstrādājam arī risku mazināšanas pasākumus. Un ja visus tos pasākumus sasummē, tad viens no galvenajiem, kas izkristalizējās, tā ir komandas informēšana par to, kā tas ir jāveic, un arī apmācības. Un ieviesām arī tehnoloģijas uzraudzību, un, manuprāt, viena no atslēgām ir tas, ka mēs ieviesām arī projekta dalībniekiem vai projekta komandas lomas. Un tad mēs arī pilnīgi skaidri zinājām, ko darīja pasūtītājs, ko darīja būvnieks, ko darīja tehnoloģijas izstrādātājs, betona ražotājs un tā skaitā arī izpildītāji vai betonētāji. Un vairākus mēnešus pirms darba uzsākšanas objektā mēs izgatavojām lieluzmēra paraugu prototipu, un tas mērķis bija aprobēt tehnoloģiju un piefiksēt visas prasības paraugā. Un te jau paraugā var redzēt, ka ir ieviestas tās pašas asās līnijas, saplākšņu salaidumu vietas, savilču vietas. Bija arī uzdevums uzreiz veidot ar projektā paredzēto liekumu rādiusu, un tad attēlā pa vidu jūs varat redzēt tādu ļoti svarīgu lietu kā veidņu blīvējumu. Tas ir vietās, kur veidnis jāsaliek un nav piekļuvs, lai viņu sablīvētu. Mēs ieviesām šādu veidņu blīvējumu metodi. Un ja sākotnējos prototipus gatavoja tehnoloģijas izstrādātāji, tad šo te pilnizmēra paraugu objektā veica jau betonētāji, lai aprobētu tās tehnoloģijas, tos aspektus. Un šeit arī ir ieviestas tieši tās pašas lietas, ir vēl papildus ieliktas arī veidņu ielikas apakšā kailīsta zonā, un tāpat tās ir tāda vertikāla ielika, kur vēlāk objektā starpsienas stikls ievietojas. Mēs izstrādājām šo betona tehnoloģiju, aprobējām, iepazīstinājām ar izpildītājs un apmācījām. Un, protams, tas svarīgais jautājums, vai kaut kas varēja noiet greizi, vai nogāja greizi. Un tā atbilde ir, protams, ka nogāja. Un te es arī gribu iziet cauri dažiem no tiem punktiem.
Un tad pirmā lieta ir betona piegāžu precizitāte. Tad ir procesā mēs nomainījām strauji saplākšņu materiālu. Vēlāk arī sapratām, ka laikapstākļi, lai arī ar to mēs reiķinājāmies, bet ir papildus aspekti. Ar vēļņu aizsardzību bija papildus jārisina ar atvēļņošanu un betona aizsardzību. Un pieķeršos sākumā mazliet tieši betona piegāžu precizitātei. Uzsākot betonēšanas darbus, pašā sākumā jau saskārāmies, ka ar tradicionālo piegāžu precizitāti šādu līmeņu projektā nepietiek. Un pat īsi betona pārtraukumi piegādēs vai arī iestrādē nebija pieļaujami. Un tuvākā ražotne līdz Ķīpsels objektam bija Jelgava, aptuveni 60 km vai stundu 20 ceļā. Un tajā laika posmā notika arī Jelgavas šosejas remonti. Un kāds bija tas risinājums? Mēs ieviesām pasūtīšanas un piegādes veidlapu, kurā precīzi tika noteikts laiks pirmajai piegādēji, un pēc tam starplaikiem, kā ir jāpiegādā nākamās betona piegādes. Un tas, manuprāt, mudināja betonētāju laicīgi plānot un arī komunicēt ar betona ražotāju. Tāpat tās arī ieviesām izmaiņas komunikācijas schēmā, lai visi būtu informēti par to, kas ir jādara tieši ar betona piegādēm. Un tāpat šajā objektā bija arī ierobežojumi iebraukt, bija noteikti laiki, kuros ar smagajām automašīnām nevarēja iebraukt, un arī, kas nav mazsvarīgi, to visu saskaņot ar kaimiņiem, jo viņi arī vēlējās būt netraucēti savā ikdienas dzīvē. Nākamā lieta, kas bija jārisina, ir saplākšņu virsmas nomaiņa, un kā jūs redzat šajos attēlos, malās pie salaiduma vietām mitrumizturīgais saplāksnis izrādās nav mitrumizturīgs, un mēs nonācām pie pilnīgi cita saplākšņa. Tas ir redzams tajos attēlos pa labi. Un šajā gadījumā izvēle bija par tādu saplāksni, kuru plaši izmanto skateparkos ar mikrotekstūru. Skateparkos to lieto, lai uzlabotu pretslīdi, bet mēs arī pamanījām, ka šī mikrotekstūra uzlabo arī hidrofīlās īpašības, un, kā mēs zinām, hidrofīlās īpašības palīdz betonam labāk piesaistīties pie vēļņa, un patiesībā tas arī palīdz maskēt poras, betona masā poras paliek arī pēc diezgan kvalitatīvas vibrēšanas, un tad šāda hidrofīla virsma patiesībā palīdzēja arī samazināt poru daudzumu uz virsmas. Un tad laikapstākļi. Tas noteikti bija aspekts, ko mēs ievērtējām arī izstrādājot tehnoloģiju, bet mazliet padetalizējot, betonēšanas darbi iesākās martā, kad temperatūra robežojās no -6 līdz +10, un turpinājās pavasarī un vasarā, un vēlāk vasarā arī gaisa temperatūra sasniedz pat 31 grādu. Un ko mēs šeit secinājām, ka ir ļoti svarīgi pielāgot betona īpašības tieši laikapstākļiem, gan piedevu izvēlē, gan konsistencē, gan arī atvērtajā laikā. Un viens no aspektiem, ko mēs izvērtējām, arī izmantot ledu un šķidro slāpekli, lai pazeminātu betona temperatūru karstajā laikā. Un, ja betonu mēs varam pielāgot, kontrolēt viņa temperatūru, tad ir lietas, laikapstākļi ietekmē ne tikai betonu, ietekmē arī vēļņus un arī cietēšanas apstākļus. Un šeit es gribu šajā meteogrammā parādīt parastu vasaras dienu no 2020. gada, kur mēs redzam, ka temperatūra bija naktī ap 18 un uzauga līdz 26 grādiem. Bet ko šī meteogramma parāda, ka ir arī saules stari. Tad ejot pie nākamās lietas, ko mums bija jārisina, ka saules stari ietekmē betona vēļņi būtiski uzkarsa. Un tādās vietās, kur vertikālas sienas ir no karstiem vēļņiem, betonēts karstos vēļņos, savukārt pamatne ir diezgan vēsa, tad
arī šie mainīgie vai dažādi apstākļi vienas konstrukcijas ietvaros arī būtiski atstāja iespaidu uz to betona izskatu. Un tad uz karstiem veidņiem iestrādājot betonu, ja tas notiek pa kārtām, tad izejot vienu kārtu, var redzēt šīs parasti mēs viņus sauktu augstās, karstās šuvas, jeb vienkārši savienojums starp dažādām betonēšanas, vai tām klāšanas kārtām. Un šeit arī bija ieviesti divi galvenie risinājumi. Viens ir pa labi attēlā ieviest aizkarus, kas vienkārši bloķēja saules starus un ļāva mazliet pazemināt veidņa temperatūru. Un savukārt attēlā pa vidu var redzēt gan cietās caurules, gan arī mīkstās caurules, lai ievadītu betonu maksimāli tuvu tai veidņa apakšai un neveidotos šļakatas. Gan šļakatas, gan tādi mākoņi, kā jūs varat redzēt arī attēlā pa kreisi. Un tad nākamā lieta, ko mēs arī risinājām, lai nodrošinātu vienmērīgu toni, mēs ieviesām betona gatavības kontroli ar maturity metodi, ļoti vienkārša metode, monitorēt temperatūru un aprēķināt betonu tā saucamo gatavību vai vecumu. Un tādā veidā tas palīdzēja arī noturēt betona toni daudz stabilāku. Un tad ir ļoti svarīga atveļņotā betona aizsardzība. Kā mēs dzirdējām par noticējumiem iepriekšējā prezentācijā, tad arī būvlaukuma laikā ir gan lietus, gan ir būvdarbi. Un tad tika izveidot tādi rāmji, izvietotas arī zīmes, ne tikai būvobjekta darbiniekiem, bet arī apmeklētājiem, lai neaiztiktu vai kaut kā savādāk netraumētu betonu. Un tad par aizsardzību arī no lietas un citiem apstākļiem, tad uz tiem rāmjiem tika uzlikti vairogi un plēvi, lai vienkārši nosegtu un pasargātu to betonu, kamēr tas tiek izgatavots. Un tad mēs nonākam pie pēdējā svarīgā jautājuma, kas tad patiesībā ļāva sasniegt izcilu rezultātu. Un atbilde īstenībā nav tālu jāmeklē, un tā ir mūsu recepte. Un šī mūsu recepte sastāv no tehnoloģijas izstrādes un plānošanas. Tāpat tās arī, kā iepriekš redzējāt prezentācijā, ir plānotās lietas un pēc tam ir neplānotās, un tādēļ ļoti svarīgi varēt atrisināt lietas uzreiz, kad tās ir radušās. Un tad ir, manuprāt, centrālā lieta šajā receptē, tā ir īstā komanda. Un šeit es nedomāju tikai vadītāju, izpildītāju kompetenci, vai būvdarbu vadītāju, vai betonētāju, vai betona tehnologu kompetenci, bet arī to, ka izcilu rezultātu nevar sasniegt ar kuru katru pasūtītāju. Un šeit ir svarīgi, varbūt atcerēties, ir tie industrijā bieži dzirdētie trīs aspekti. Ir kvalitāte, ir izmaksas un termiņi. Un tad, kad pasūtītājs saka, ka viņam ir absolūta prioritāte visi trīs aspekti, tad mēs varam saprast, ka patiesībā tā nav prioritāte. Un skatoties retrospekcijā uz šo projektu, es varu teikt, ka pirmajā vietā vai prioritāte šajā projektā bija kvalitāte, un tai uzreiz sekoja arī izmaksas, un pēc tam bija termiņi. Un tad, sasumējot, es varu pateikt, ka par šo te īsto komandu, ka ja nav īstā komanda, tad īstenībā arī Jāņa Kudiņa sastādītā un apstiprinātā īpašā recepte nemaz nepalīdzēs. Un tālāk šajā komandā ir ļoti svarīgi sadarboties un visbeidzot arī orientēties uz kopīgu rezultātu. Es gribu jums pateikt paldies, klausījāties, un es gribu jūs aicināt apmeklēt arī mūsu stendu, kas ir tepat ārpusē, lai redzētu arī eksponētā betona paraugus, kas nav tikai monolītā dzelzbetona tehnoloģijā, bet arī saliekamā dzelzbetona tehnoloģijā. Un tad arī aicinu jūs skanēt šo kodu, lai sekot līdzi mūsu aktivitātēm LinkedIn. Paldies!